Labrīt, ceturtdienā. Labrīt, ceturtdienā. Um, Mums ir pirmdiena. Mēs neslēpsim secam pūru, neizliksimies, ka mēs vienās drēbēs staigājam nedēļu. Ir pirmdiena, mēs ierakstām otrdienas, tikko ierakstījām otrdienas sarunu un sapratām, ka otra tēma arī no mums laužās laukā. Un šī tēma ir smagāka, tā ir runa par traumām. Jā, ķeramies pie darba. Nu jā, Dats šo izteica jau kādas vairākas dienas apakaļ, bet man bija tāds, viņi jau tā kā iesāka, bet tad es tā kā sapratu, ka es nevarēšu, jo tas ir pārāk nopietni. Jūs jau zinat, ka mēs šeit nopietnās tēmas arī cilājam, mēs jau tā kā vienmēr nopietni, bet es arī savā starpā, vispār, ja jūs dzirdētu, ko mēs savā starpā runājam, tas ir, lūk, tad tur mēs arī par šo bieži runājam, jo, mums ir klienti, mums ir viņu pieredzes, nekad mēs, protams, nedalāmies tur vārdā, uzvārdā, bet mēs mēģinām saprast lietas, ko cilvēki nevar saprast no savā, no savas skatu punktu, un tas nav viegli, tā cilvēku, tā tēma šodien mums ir par atkarību attiecībās, un tas, teiksim, manā darbā, tas nāk ļoti, ļoti bieži. Atkarība un līdzatkarība, tās ir tās tēmas, ar kurām tu skaties uz savu klientiņu un domā, jā, šitam jāiet pie Dātas, šitas vairs nav mans klientiņš. Es tur neko nevaru. Ja viņš man tā kā nedzird. Viņš vienkārši nedzird. Ausīs ir nezinu, kas sabāsts, vats, kociņu, plūmi, kauliņu vai kas, nezinu kas. Tas tā nedzirdēšana mums notiek tad, kad mums ir ļoti daudz ticējumu par to, kā ir. Un tādi dogmātiski ticējumi jau ir iekšā, jo tāpēc, ka mūsu pieredze apliecina to, ka tas tā arī ir. Un tad visu citu, kas te teica, ka nē, pagaid, tā zāle taču nav zila, viņa ir zaļa. Un saka, kā zaļa, es viņu redzu zilu. Un viņam nevar iestāstīt, vai arī zāle nekad nav zaļa, viņa vienmēr ir brūna, viņa ir nokautusi, viņa nekad nav zaļa, bet ja izdīkst viņa momentā ar atkal brūnu, varbūt tam cilvēkam tā pieredze tāda arī ir, ka viņš vienmēr ir redzējis tikai to nokautušo zāli, un, protams, tā ir alegorija, tā ir līdzība. Patiesībā, ja mēs runājam par attiecībām, par savu pašvērtību, par savām iespējām, tad mēs redzam to, ka mēs ticam, un ja tie ticējumi mums ir tas kompetenci, ko mēs esam savu dzīves pašā sākumā ieguvuši, ir tāds nelabvēlīgs, tad mēs neko citu pa lielam neesam spējīgi ieraudzīt. Un kā mēs pie tiem ticējumiem tiekam, tad viena tēma, protams, ir noteikti dzīvē kaut kas, un kāpēc tas kaut kas notiek, varētu būt arī ierakstīts zvaigžņu kartē, ka tas ir tas izaicinājums, ar kuru mēs nākam uz šo inkarnāciju, lai viņu beidzot atrisinātu, kā mūsu lielā mācība, piemēram, tad šitā traumas tur būs, un mēs tad viņai ķeramies klāt. Varbūt var redzēt, Līna skatās, iespējams, ka nevar redzēt, ja pēc tavas reakcijas, kā ir, var redzēt, ja nē. Var, tur jau ir tas, tāpēc saku, ir šīs te predisponācijas, tad novirzieni, kas jau būs ar tevi, bet tev vienmēr ir iespēja darīt vai tā, vai nedarīt tā. Jā. Un runājot par šiem partneriem, kurus izvēlās cilvēki, tā ir vistiešākā tava paša atbildība izvēlēties laimi vai nelaimi. Jo nav tāda horoskopā tāda, tev obligāti partneris būs dzērājs, piemēram, un tu kļūsi par līdzatkarīgo, vai viņš būs narkomāns vai atkarīgais, vai vienalga garažas atkarīgais. Nē. Un tavā pašas horoskopā, kā sievietei, kā lēdijai, tur ir tik daudz norādījumu, kā darīt nē. Pretīm, tātad vienalga celt savu pašapziņu, iedarīt savas lietas un neizšķīst vīrietī un viss šis, jo galvenā tēma pati sāk pašām no atkarīgajām attiecībām vienmēr ir izšķīšana otrā cilvēkā. Par maz ir sava laika, par maz viss ir jākalpo, un es kāpēc šim otram jocīgi, bet man jautājums vienmēr, kāpēc? Kāds tev labums no tā? Labums vienmēr ir atšķirīgs, jā, labumam vienmēr ir kaut kāds labums. Jā. Un tas ir tas, kas, Datas gadījumā, protams, var izraut vismaz kaut kādu korķi ārā. Es kā astrologs tur, jā, mēs nosacinām, jā, bet maiņas jau nekādas, es jau neko nevaru izārstēt. To korķi raušana ir tā, ka var jau to korķi izraut, bet tas darbs būs jāiegulda jums pašām. Jums tas darbs būs diezgan pamatīgs jāiegulda, jo ar atkarībām viņam jau arī ir dažāda
intensitāte, dažāda, nezinu, lielāka, mazāka atkarība, jo tā ir tā pilnīgi galējā, kur cilvēkam vispār viņš neapzinās savas vajadzības, vispār pat nemēģina viņas apmierināt ar citu cilvēku palīdzību, cik pats spēja tik ir, bet nevienam nekad nelūgs palīdzību vai kaut ko arī, pat jutīsies ļoti vainīgs tad, ja kāds gribēs viņam palīdzēt un apmierināt viņa vajadzības. Un tā ir tā maksimālā līdzatkarība, kur šādi cilvēki parasti ir kopā ar sociopātiem, psihopātiem, narcisiem. Un tās ir ļoti, ļoti destruktīvas attiecības, kas, slikti beidzās parasti. Gan abām pusēm, ja pat vairāk, protams, cieši tas līdzatkarīgais. Bet tie, kuri nav pilnīgi līdzatkarīgi, bez pilnīgi savām vajadzībām, tie ir ar drusi tās savas vajadzības apzinās, bet ļoti bieži jūtās vainīgi, pārsvarā viņi jūtās vainīgi. Un, lai visu to izdarītu, kāpēc šie cilvēki jūtās vainīgi un kāpēc viņam vispār radusies ideja par to, ka, ja es apmierināšu tā otra cilvēka vajadzības, tad viņš man arī apmierinās. Un tad man nekas nebūs jāprasa, un tad tas notiks tā pats par sevi, jā, un vispār visi būs beigās laimīgi, un tas nāk no bērnības. Tas nāk no tiem modeļiem, kurus mēs esam pieredzējuši savas sācē, kur mēs esam noskatījušies, piemēram, mamma ir tāda bijusi, vai varbūt tētis, jo mēs būtu arī otrādi, mēs būtu arī tā, ka sievietes ir tajā sociopātu, psihopātu galā, un vīrieši ir tie, kas ir atkarīgie, un nevar no tādām sievietēm aiziet projām, jo viņi jūtās kā bērni patiesībā, kuri būs pazuduši, ja viņiem nebūs kāds, kurš par viņiem šādā veidā valdīs. Protams, arī sievietes mēs būtu tās, kuras atkal no vīriešiem atkarīgas. Un nav tā, ka ar vienu kroķu izraušanu pēkšņi šis cilvēks kļūs tāds ļoti pašpārliecināts un apzināsies, kā man taču ir šīs vajadzības, un es viegli prasu, lai šīs manas vajadzības tiktu apmierinātas, un tas otrs cilvēks tā uzreiz viegli rēģēs. Tādi brīnumi nenotiek. Tas brīnums, kas varētu notikt, ir, ka jūs tā kā kuģis izlidot laukā no tām savām attiecībām un tad pamazām sāk rušināties. Brīnumi noteikti tās ir jūs tie katrs solies tā transformācija uz to, ka šito darbiņu padarījām, palika labāk, šito darbiņu padarījām, palika labāk. Reku brīnums notika un visam sāk piespēlēt arī tos brīnumus, pirms mums sāk citi cilvēki mūsu vidē parādīties. Mēs sākam ieraudzīt, ka pasaulē arī ir normāli cilvēki un man nav jābūt līdzatkarīgās attiecībās, man nav jāprovocē tas otrs cilvēks, lai man padarītu par atkarīgu, vai es varu būt es pati, un tas otrs cilvēks var būt viņš pats, un mēs varam justies kopā labi, droši, pārliecināti, mīlēti, redzēti, apčupināti, visādi pozitīvi. Jā, jo tas darbs tāpēc ir tāds, liels. Jā, pasaki. Zini, ko es esmu novērojusi savā prakses gados daudzajos, kad vienmēr par šo otrreizēju izdevīgumu, ka viņš vienmēr patiesībā ir viens un tas pats, lielākoties, 80% gadījumu no 100, kā sievietei, ja tā ir sieviete, tad lielākoties sievietes arī mans un tavs klients, ka otrreizējais labums ir tajā, ka tu ej, piemēram, uz darbu vai uz kaut kādu savu vidi vai vietu, un ja tev ir, teiksim, tev vīrs ir kauslis vai kaut kāds sociopāts, un tev vienmēr ir iesitums, uzsitums, iekniebums, kaut kāds zilums, tev vienmēr visi šausminās un žēlo par to. Šis ir otrreizējais labums. Tu dabū tātad šo te, kas tev ir no pamatvajadzībām, pieņemsim, tavā pamatvajadzību paketē ir uzmanība no cilvēkiem, un tu viņš šādā veidā dabū. Jā, tātad, vai arī tu jūties, ka tu gribi būt ievērots, tu gribi būt, un tu, kaut vai to, ka tu sūdzies, tad reāli tu sūdzies, atkal tev ir tas, un cilvēki ir ļoti iejūtīgi patiesībā, ļoti, ļoti bieži uzklaus šo cilvēku un jūt viņam līdzā, un mēģina viņam palīdzēt visādos veidos, un tas ir tas labums, ko cilvēks gūst, un viņš nemaz negrib no šī labuma tikt vaļā. Un tas ir tas otrs cilvēks, viņa rokās ir vienkārši instruments, ar kuru viņš patiesībā neģēlīgi rīkos, jo nevar zināt, kurš lielāks neģēlis, vai tas, kurš ir tas mocītājs, vai tas, kurš ir upurs, jo viņi vienmēr būs pārī. Tas nevar būt upurs bez mocītāja, viņi viens otru meklē. Un ja ir tāda tendence meklēt tādu, tāpēc, kad es, piemēram, gribu būt ievērots, jo tad ir kaut vai jāpamaina valsts, piemēram. Oi, kā tas palīdz, attālums vispār palīdz. Jau, ja jūs netiekat ar savām, atkarīgajām vai līdzatkarīgajām attiecībām galā, pietiek, ka 3 nedēļām aizbraukt 500 km attālumā no tās vietas, kur jūs dzīvojat, un var jau tas palīdzēt paskatīties uz to, ko tad man patiešām vajag. Jo uz kuģa vai uz kaut kādā svešā vietā jums nebūs īsti neviens dzirdīgs ausis, kas varētu paklausīties, pie kam jūs nemākat spāņu valodu, piemēram.
Nu, tad jūs nevarēsiet izstāstīt par to, ka zilumu arī būs par to laiku sadzījuši, piemēram, ja jūs tiekat sists vai sista, ja, vai iekaustīts. Ja. Nu, te ir tāds savs veids, un es esmu mēģinājusi, ne, protams, no atkarīgām attiecībām, bet citādākā veidā šo te 500 km attālumu izmēģinājusi, ļoti strādā. Nu, ļoti strādā, tev parādās citas domas. Tas ir bijis attiecībā uz uzņēmējdarbību. Jā, tad reāli tu saņem, pēc kā tu brauc, to tu saņem. Jā, atkal kādas bildes uz zīmē, tāds tev pēc tam rāda, jā. Nu, lūk, tāpēc attālums arī dziedienē vēl ir šis teiciens, viens ir par laiku, un otrs ir par attālumu, ja, ka laika dziedē un attālums dziedē, bet ja tu esi uz vienas laika līnijas visu laiku ar to, kurš tevi moka, nu, tu nekādīgi to laiku nevar iegūt vairs, tu viņu visu laiku zaudē reāli. Nu, tas ir mans ieteikums attiecībā uz šo. Jā, nu 5 mēneši noteikti palīdz. Jo te ir runa par robežām. Nu, ir psihoemocionālās robežas, arī fiziskās robežas, un lai tās fiziskās robežas noturētu tajā mirklī, kad jūs vēl neesat izcietinājuši visas tās savas traumētās daļas, tad fiziskais attālums būs tas, kas to robežu palīdzēs noturēt. Jo no telefonam ir tāda funkcija, ka var nobuģēt, ja var domāt numuru, ka vienkārši jūs neesat sasniedzami, ja tas ir ļoti, ļoti nopietni. Bet, protams, ja ir vardarbība ģimenē, tad es noteikti ieteiktu vērsties un meklēt palīdzību visur, kur vien tas ir iespējams. Nevis mēģināt kaut ko pašiem risināt, tikai un vienīgi pašiem jātāt, jo arī Latvijā tomēr ir jau, nu, vardarbība ģimenē, tā ir tēma, kas ir apzināta, un ir organizācijas, krīzes centri, kuros jūs varat arī saņemt, nu, tādu tīru fizisku aizsardzību un juridisku palīdzību, visu kaut ko. Jā, tā kā to noteikti darīt. Bet ja tā ir tikai atkarība, kā emocionāla atkarība no kāda cilvēka, tad, nu, mans aicinājums ir ķerties klāt pie tā savas pašas augsmes un skatīties, meklēt tos iemeslus, kāpēc šī atkarība ir veidojusies, tad meklēt to mazo bērnu, kuram ir radusies ideja, ka, ja viņš pakļausies tiem apkārtējās pasaules rīkojumiem un darīs tā, kā apkārtējā pasaule liek, ka tad viņam būs labi, un bērnībā tā noteikti ir bijis, acīm redzot, ja, ka palika labāk, ja, darīt to, ko mamma vai tētis lika vai skolotāja lika, un izdevās izturēties no tām pašām vardarbības epizodēm, gan fiziskām, gan emocionālām, tad šī mācība ir iegūta, un mēs esam līdzatkarīgos. Bet ja bērnībā ir bijis tā, ka, lai kā mēs censtos pakļauties apkārtējā pasaulē un darīt ko, ka mēs vienalga atraujamies, un tāda, ka šie vecāki ir bijuši, vai tie aprūpas personas ir bijuši, nu, tik nelīdzsvaroti, kad ir bijuši pret mums vardarbīgi dažādos veidos, arī tad, kad mēs viņus klausījām, tad var gadīties, ka cilvēks nokļūst otrā galā, kur ir šie narcistiskās tendences, sociopātijas, psihopātija. Protams, ne visi sociopāti un psihopāti ir tikai dēļ audzināšanas mēdz būt, kad ir smadzenes, jo smadzenēs viņiem ir tādi defekti, ja viņi jau tādi piedzimst, bet to gan nav. Nu, tā kā tas nav vairākums, ja tā cilvēki eksistē, bet ļoti daudz tomēr tiek tiešām sabojāti ģimenē vai tajā vidē, kurā viņi aug, jā, ka viņiem tas, nu, tā kā fokusēties tikai un vienīgi uz sevi un vispār aizmirst par to, ka citiem ir viņu vajadzības, bija vienīgais izdzīvošanas mehānisms. Nu, šīs tēmas, par kurām mēs runājam, kas ir tās nopietnās tēmas, par tām arī runā psihologi. Linda, tu teici, ka ir, nu, ka upurs savu varmāk atradīs, nu, vēl tajā spēlē tev vēl trešais, tur vēl ir glābējs, un psihologi to tāpēc sauc par drāmas trīsstūri vai Kartmana trīsstūri, un analizē un iesaka, kā tad rīkoties, ja tu tur esi nokļūst, piemēram, ja tev pie tevis nāk kāds tāds vaidētājs, ja, kurām visi ir sliti, kurš ir upuris, un viņam ir savs varmākā, un tad viņi cīnās, tad kā izkāpt laukā no tā drāmas trīsstūri, un tam pašam upurim atdot atpakaļ viņa atbildību. Tas arī to ir iespējams izdarīt ar nu, klasiskais ir kā ar coaching metodēm pajautāt, un ko tu varētu darīt, lai tu to izmainītu. Un, ja tas cilvēks skriet tā kā visādās, ko es te varu darīt, jā, viņš ir tās un šitās te. Es saku, nu jā, tas ir tas, kā tu šobrīd to redzi, bet ja tu tomēr varētu kaut ko darīt, kas tas tāds būtu, ja, nu tā kā mēģināt tā kā vest laukā no tās dinamikas, kurā ir, un neuzņemties atbildību un nesēt, skriet risināt kaut ko tā otra cilvēka vietā, jo glābējam, diemžēl risks ir nokļūt vardarbīgā lomā, jo tad, kad upurim ar viņa patreizējo vardarbīgo tēlu būs viss kārtībā, pēkšņi kā salicies un būs mans mēnesis kārties iestājies, tad tas, kurš te glābēs un teiks, tev taču ir jāšķirās, pēkšņi kļūst par vardarbīgo, un tās dusmas tiks pavērsts par viņu. Tā kā, nu, drošāk, ja tajā drāmas trīsstūrī nepalikt. Vienalga, kurā lomā jūs arī būtu. Jā, un, jā, pasaki. Zini, kā es esmu novērojis tādu tendenci interesantu pie manis, nu, tiešām bieži.
atnāk, nu, vienalga sieviete vai vīrietis, kurš ir uz šķiršanās robežas. Un tad viņam ir šī tendence vainot otru, ka viņš man tur nesaprot, viņa mani nedzird, vai. Un tad, kad tu patiesībā paskaties astroloģiskajā kartē un uzreiz redzi, ka tur nav šķiršanās, nu, viņa šajā nākamos 15 gadus vienkārši nav paredzēta, cilvēkam uzreiz tāds atvieglojums atnāk. Viņš uzreiz ir, jo viņš jau nav nācis pēc, nu, saprotiet, kā ir, viņš nenāk, cilvēks jau nāk ar to patieso vajadzību, viņš ir izmisis, bet viņš ir atnācis vispār pieņemt uzstādījumu, ka, nu, ja neiet, tad ir jāšķirās. Patiesībā viņš vispār ir ģimenes cilvēks, mājas kaķis, un viņš nekur negrib ne pats iet, ne otru dzīt ārā lietus laikā. Un tad šīs te atvieglojuma momenti, un labam astrologam vienkārši soli pa solim ir jāpastāsta. Gan tā otra cilvēka, nu, mīnus puses, kuras ir tās, kuras tad tevi tracina, kuras vai tevi spoguļo vai nespoguļo, visādi varbūt. Gan tās viņa foršās pusdēļ, kurām tad jūs vispār bijāt kopā, un dēļ kurām tad, jo man ir izdevies, nu, vairākas reizes, un tās vēstules, ko uz Ziemassvētkiem saņem, tās tik vajag palasīt, bet es jau viņas nevaru publicēt nekur, jo tās viss ir privātas vēstules. Šīs pateicības vēstules par to, cik labi, ka tā kā viss notika tā, kā jūs teicāt, mēs sēžam tagad uz soliņa, ēdam ķiršu kompotus, pļaujam kauliņus dārzā, nu, puķu dobē pretējā savas, un domājam, cik labi, ka mēs taireizā neizšķīrāmies. Tā kā redz, ir vēl arī tādi, tos es nezinu, kā tos varētu nosaukt par ātrajiem upuriem, kuri ir, piemēram, iekrituši tur pēdējo gadu vai pusgadu tajā upuru stāstā un lomā. Viens noracies garažā vai darbā, vai iet makšķerēt, un otrs sēž darbā stāsta sievietēm, kāds mans vīrs ir slikts. Un finālā tas viss kopā uzbūr šo te burbuli, jo kolēģis atbalsta, jā, manējais arī ir kretīns un šitāds un tāds, un viņš man tāds, un viņš gāja apkārt. Visvairāk sievietes baidās, ka vīrieši viņus krāps. Un kas ir pats foršākais, ko var astrologs uzreiz pēc dzimšanas kartes vienkārši pateikt, vai vispār vīrietis uz to ir vai nav. Tas, ka viņam var pagadīties kā vīrieti kaut kas padzērušam kaut kādā diskotēkā, tas ir vispār tā kā tāds nekas tukšums. Bet vai viņš ir savā būtībā, vai viņš ir apņēmis sievu uz visiem laikiem vienu un visu, tā ir tā astroloģijas burvība, un tas uzreiz tik daudz sakārto. Nu, ka tas tie krāpšanas gadījumi, viņi ir, nezinu, absolūti ne ar domu, ka es tagad no tevis iešu prom, tu man esi slikta, un rekur uzradās labāka beiba, kas cep 3 labākas kotletes. Nu tā kā šis arī vēl ir tāds jauks stāsts, manuprāt, ko tā ir tāda no manas puses ātrā dziedināšana, kas rāda, ka ne pie kāda speciālas bēlās vispār nav jāiet, vienkārši ir nevis pat jāizrunājas, vienkārši jānovēro otrs. Un tajā novērojumā jāizslēdz tās bailes, kuras tev astrologs izslēdz, mani nekrāpj. Viņš iet, sēž garžā un ar večiem spēlē šahu. Bet goda vārds, cik reiz tā nav bijis. Smieklīgi, bet fakts. Un tad arī nav bailes aiziet uz to garažu. Un izrādās, tur tiešām viss kārtībā, bet jāiet ir ar kotletēm uzreiz un kartupelīšiem, sēņu mērcīt vēl kaut ko tādu. Jā, nu par to, vai mani krāp vai nekrāp, tas jau arī tas. Ja ir tā baile, ka mani krāpj, tad viņi no kaut kurienes nāk, un ar tām bailēm ir tā, ka tā arī ir trauma, sava trauma, vēseles pieredze, dzimtas pieredze, varbūt no dzimtas kaut kas tāds nāk, jā. Un tad kaut kur tā doma atlidoņa vienkārši gaisā ir, un mēs to domu noķeram, un tas tāpat kā tas ticējums, un šie ticējumi, kurus mēs iegūstam dēļ savas pieredzes, mēs viņiem aplīpam arī tad, kad mēs atrodamies blakus cilvēkiem, kuriem ir šādi ticējumi. Tāpēc ir mantotie ticējumi, jā, mantotās traumas, un, protams, tam visam ir kaut kāds nolūks, jo tās lietas, ko mūsu dzimta ir iemācījusies un sapratusi, tas ir veids, kā mūsu dzimta izdzīvo, tāpēc mēs darām šitā te, un tas ir tavs komplektiņš, ar kuru tu dzīvos, un kurš tev pavadīs, un mums tās samazienas ir tik atvērts tam, ko domā mūsu senči, jo, tas kā mēs sevi sargājam, diemžēl, kad laika mainās, un mēs to visu pieredzi neesam pieredzējuši. Piemēram, cilvēks ir iegūst ticējumu kara laikā, man tāda karš nav, šajā mirklī nav, un es ticu, ka Latvijā nebūs karš, es esmu diezgan pārliecināta, ka nebūs tā veida karš, kāds bija, piemēram, Otrais pasaules karš. Tāda kara darbība šeit nebūs, ja vien mēs paši sev to nosprojektēsim. Ja mēs
intensīvi neiesim uz to, nevizualizēsim to, kā nu pat te visi karos un nesāksim bruņoties un nesāksim vienkārši neīst, tā kā to mēs varam apturēt. Bet, nu, aiziet prom no tā, ja tad šīs te vecās mācības, kas ir dzimtai bijušas, un ticējums mēs esam ieguvuši, stratēģijas esam ieguvuši, viņas tad ir liekas, viņas ir nevajadzīgas. Bet mēs viņus joprojām pielietojam. Tāds smieklīgs gadījums bija par līdzību arī, kā vīrietim, viņš aprat sievu, un sieva, tā kā cepa karbonādi, viņa apgriež karbonādi abus galus. Nu, tā kā vienu astīti no otru astīti nogriež nos. Viņš tā brīnos, saka, kāpēc tā dara? Nu, es nezinu, man mamma tā vienmēr darīja. Nu, labi, nu, iet pie mammas jautāt, kāpēc jūs tā griežat galus? Nu, kas tur pa domu ir? Viņš saka, es nezinu, mana mamma tā darīja. Nu, dodās pie vecmāmiņas un prasa, nu, kāpēc jūs tā darat? Zini, tā kā tava mamma bija maza, bija pēckara laiks, un mums bija maza panna, un lai tā karbonāda uztiltu uz pannas, bija jānogriež gali. Ja? Senas pannas ir liels, bet mēs turpinam darīt to, kas bija kādreiz. Un tad ir tā, ka šīs dzimtas tās stratēģijas, ja, ka viņas kaut kādā mirklī ir liekas palikušas, un tad ko darīt ar revīzijām? Vienkārši šātais revīzijām. Par ticējumiem, diemžēl, ka tos ticējumus var noķert ne tikai no dzimtas. Manas pašas darbiņš viens bija, kur es meklēju tā kā saknes vienam savam putnam, vienam savam ticējumam, kurš man no kurienes tas nāk, un man atnāca vīzija, ka tad ir tas maziņš bebīts, kurš guļ dzimdību namā, nu, tajā laikā māmas bija atdalīts, mēs bijām tā kā bebīši atsevišķā zālē, un tur gaisā lidinās, nu, tā kā tāds radiokanāli, tie ticējumi, jo jebkurš ticējums tā ir enerģija, tāpat kā emocija ir enerģija, un ja tīri skatītos fiziskā līmenī, ja fizika, kas ir, kur ir gaismas viļņi, skaņas viļņi, jebkāda viļņa, arī emocija ir tās pats vilnis, un arī ticējums, domforma ir tās pats vilnis, un jebkurš izteikts vārds ir tās pats vilnis, jo ja nebūtu, tad jūs mūs šobrīd nedzirdētu un neredzētu. Un šie te viļņi tur gaisā ir, tie radiokanāli ir, tas BBC tur raida, un Amerikas balss arī ir raida, un Latvijas radio viens arī ir raida. Jautājums ir, ko mēs klausāmies, kuru mēs sev paņemam. Jo mēs pieslēdzamies tām, kur viss ir slikti, tad mēs atnākam uz šo dzīvi, un mums viss ir slikti, jo mūs taču negrib, mūs taču nemīl, bet varbūt tas ir bijis tikai tāds garāmēšana. Var jau būt, ka tā mamma bija sabijusies kaut kādā mirklī, un mūs negribēja vienu mirkli, bet tas bija tikai īsa doma, viņa atnāca un aizgāja, pēc tam ļoti tā mamma gribēja. Tētis mums gribēja lielā māsa, lielais brālis mums gribēja, vecmāmiņa gribēja. Varbūt viņiem bija baža par izdzīvošanu, vēl viens bērniņš un darbs un kā visu pārējo, bet nevis, ka mums negribēja. Bet mums tā doma kaut kur, reku, BBC skanēja, tevi negrib, tu to noķer, visu mūžu dzīvo ar tom, ka tev negrib. Ja? Vai jebkuras citas muļķības, ja? Visi tā sautie ierobežojušie ticējumi. Nu, un lai viņi mums netraumētu dzīvi, jo tā, kad mēs tam ticam, tad mēs to arī redzam visās situācijās. Piemēram, ja es dzīvoju ar domu, mamma mani negrib, tad, kad mamma atnāk no darba mājās ir dusmīga, tad es automātiski izsacinu, tas ir tāpēc, ka man negrib. Man nav tā kā tās bērnu pieredze to, ka mamma vienkārši nogrūst. Tas nav personisks. Viņas dusmas nav personisks. Ja, viņai šobrīd ir dusmīgi, tāpēc viņa ir nogrūst, bet nevis tāpēc, ka viņa mani negrib. Bet ja es ticu, ka man negrib, tad tas man ir kārtējs pierādījums tam, ka viņa man negrib. Un tad katru dienu ir viens liels pierādījums, un mēs jūtamies ar vien sliktāk, un ticējums savu tikai lielāks un lielāks. Labā ziņa, to var iztīrīt. To var iztīrīt, visu šīs ticējums var dabūt laukā, un veidi, kā to darīt, ir dažādi. Tad man ir daži rīki, kurus es lietoju, bet viņi ir plašāki. Ja? Tad tie, kas ir ticējuma maiņas, un es krietni laiku atpakaļ rakstīju ierakstu, neatceros, vai savā privātā stēvā vai savā Nacis pāra coaching meditation, tā laika tas bija Elisol, tas te brenda vārds. Mana pieredze, es gāju Vācijā pie psihologa. Bija viens tās laiks, kad es arī meklēju psiholoģisko palīdzību, tas bija ļoti, ļoti smagā šķiršanos, kas man bija. Un es meklēju, kuru veidu, kā sev palīdzēju sev, un gāju pie psihologa. Bet tajā meklēju savas metodas, jau zināju. Un viena no manām tēmām bija mans augums, mans milzīgais 1,80 m, kas Latvijā, protams, tas nav nekas liels, un te es arī redzu, ka ir ļoti daudz garu cilvēku, īpaši vīrieši, bet arī sievietes, kas ir mana auguma vai līdzīgs. Vācijā, tieši konkrēti Berlīnē, Berlīna ir maziņa, jo Berlīnē ir ļoti daudz imigrantu, kas nāk no dienvidu valstiem, kur tiešām vīrieši, sievietes ir, vīriešiem 1,80 m tas jau ir liels, sievietēm 1,70 m tas jau ir, tā ir gara, un es ar 1,80 m, tā tur izcēlos. Bet es jūtos slikti ar to, kas ir garš augums, man ar draudziem, kur ir līdzīgi manā augumā, mēs smējamies traukšķi ar svaigāks gaiss, viss ir jauki, bet es vienalga slikti jūtos ar to visu svaigo gaisu, un pie psiholoģijas par to regulāri čīkstēju, raudāju, sūdzēju, ka, rekāds man garš augums,
Un tā psiholoģiski saka, neko tu neredzi. Viņa saka, es esmu mazāk, bet nav nekas tāds. Viņa saka, man pielec, jums ir ticējums, ka jums ir patoloģisks augums. Un es to iepriekš nebija tā noformulējis, ka man ir patoloģisks augums. Nu, ko labi, es tā zinu, ka man ir šāds ticējums, dodos mājās, un šo te procesu es izgāju tajā reizē ar izpirkšanas tiesu palīdzību, tātad izsaucu izpirkšanas tiesu, šo te visus iemeslus, kāpēc man ir šīs te ticējums, visas dzimtas līnijas, visus tur saicina, lai dvēseli līmenī atrasina. Un es pilnīgi fiziski jūtu, ka kaut kas izmainās, un es gāju laukā uz ielas skatīties, kas ir mainījies. Un tie paši cilvēki, kas pa tām ielām staigā, viņi vairs nebija mazi. Es viņus neuztveru kā tādus maziņus kā iepriekš. Mans patoloģiskais augums bija mainījies. Tad ir metodas, kas ticējums maina šitik ātri. Tas bija tāds čiks, un ticējumi nav. Viņš aiziet projām. Kopš tā laika es neesmu jutusies slikti dēļ sava auguma. Nereizi. Pat tad, ja man blakus apkārt ir tikai mazāki cilvēki. Tā ir, ka tie ticējumi aiziet, jā, tāds notiek. Un ļoti līdzīgi ar visiem pārējiem ticējumiem. To pašu mani negrib. Jā, atlaižu ticējumu, kā man negrib, kādas muļķības man negrib. Jā, varbūt tajā mirklī viņa mani negrib. Tāpēc, ka viņa ir aizņemta, viņa ir nogurusi, viņa šajā mirklī nav spējīga man neko dot. Bet nevis tāpēc, ka vispār mani negrib, bet tāpēc, ka šajā mirklī viņai nav ko dot. Un patiesībā, ka tas ticējums patiesākais būtu, manai mammai šobrīd nav resursi, lai man samīļot, lai man iedot to, kas man ir vajadzīgs. Un tam nav nekāds sakars ar mani. Lūk, par ticējumiem runājot. Jā, un vēl viena tēma, kas man bija, kamēr tu stāstīji savu stāstāmo, par ko iebilst, pa vidu, ja es pabeigšu savu monologu šobrīd. Vēl viena tēma, kas ir ļoti būtiska, ko man noteikti vēl ir jums jāizstāsta, ka tad, kad mums ir ticējumi, tie ticējumi, un tās enerģētiskās programmas varbūt dažādā veidā ierakstīts. Varbūt ir tas, kā mēs ticam, un mēs it kā to pasaulē nerādam, bet ļoti bieži tomēr mēs pasaulē rādam, un mēs kļūstam par tādiem kā rādio raidītājiem, kur apkārtējā pasaule saka, vai es esmu muļķe, es neko nejēdzu, un es neko neprotu, kaut gan patiesībā tā nav, jo mums taču tie mūsu 20 talanti un visas prasmes, ko mēs esam aguši, ir joprojām. Bet, kad mēs piesakamies darbā, tad tas cilvēks, kurš mums ir pretī intervētājs, viņš pirmais, ko nolas, tā ir muļķe, tad vispār nav jēgas pat runāt. Vai otrs variants ir, ka šī te ziņa, ko mēs raidām pasaulē, jau ir aicinājums rīkoties. Pamet mani, pamet mani, pamet mani, pamet mani, pamet mani, pamet mani, sit mani, sit mani, sit mani, sit mani. Un tad tie cilvēki, kas nonāk mums blakus, viņi tiek nepārtraukti provocēti. Un šī provokācija īpaši tajās attiecībās, kas mums ir ilgstošas, tas ir romantiskās attiecības, tās ir mūsu ģimenes attiecības, māma, tētis, brāļi, māsas, tuvie radinieki, ar kuriem mēs regulāri tiekamies. Un, protams, tās ir darba attiecības. Ja, tad, ja mēs regulāri darbā kaut ko sev piedzīvojam, kā piemēram mūsu regulāri kāds pazemo, mūsu regulāri kāds mūs noniecina, regulāri kāds mums uzspēj darbus kaut kādus ne tādus, regulāri kāds mūs apsaukā. Tas gan būtu ne tāds jau uz bosinga vilta vai mobbingu, tas varbūt arī tā, ka cilvēki valdās, bet kaut kas notiek tāds, ja, ka tā apkārtējā pasaule mums dara kaut ko, ir vērts paskatīties sev spoguli, un vai varbūt tas nāk no jums, un jūs to apkārtējā pasauli provocēt, neapzināt, protams. Jo mēs zinām, ka mums uz pieres ir rakstīts sit mani, mēs noteikti to tīrīt nost, bet tas ir uzrakstīts tādā veidā, ka mēs to neapzināmies. Mēs to pat nejūtam. Ja? Un tad vienīgais veids, kā to noskaidrot, varētu būt ar kaut kādām metodēm, kā piemēram muskuļu testu, var noskaidrot, vai kaut kas tāds ir rakstīts. Jā, pēc tam, ka vai jūs paši varat sevi testēt vai svārstu, tas ir līdzīgi kā muskuļu tests izmantot, vai kaut kādi sistēmiskie risinājumi, kur kāds cits aizvietotājs to informāciju no lauknos. Vienkārši ir augsti jutīgs cilvēks vajadzīgs, kurš spēs nolasīt, vai ir tā programma vai nē. Lūk. Šī ir vesela tēma, ko mēs varētu ar tevi atstāt nākošai sarunai, atcerēties, ka šī par to spoguļošanos. Tur man būs daudz ko stāstīt. Tā arī daram. Lai jums būtu vēlēšanās gaidīt nākošo video, kurš noteikti būs. Tā kā šoreiz mēs atradamies ar pārdomu tēmām. Jūs tās, ko pārdomāt noteikti būs, un arī savu dzīvi salīdzināt, pastīties, kādi tad ir jūs ticami, ar kuriem jūs dzīvojat, kuri vada jūsu dzīvi. Komentējiet, stāstiet savu pieredzi, kļūstiet aktīvākas, jo tā ir mūsu kolektīvā karma, kur man ir projektīši, man ir ideja, ka to ir jāķerās klāt zietenā tādā tautas līmenī. Bet to noteikti nākošais izstāstīšu, ka kaut kas jau būs izdarīts. Labi, es saku tā, lai jums ir jaukas brīvdienas. Atā.